Covid-19 pandēmijas dēļ smagi cieta kultūras un radošie uzņēmumi, atstājot daudzus šo jomu pārstāvjus bez darba. 2022. gada augustā tika sniegts atbalsts un sākts kino ražošanas process 5 filmām un 4 seriāliem ar Latvijas Nacionālā kino centra ERAF projektu Latvijas kino industrijas uzņēmumu izaugsmi, veicinot to profesionālo veiktspēju. Projekta mērķis bija sniegt atbalstu Latvijas filmu producentiem 5 filmu un 4 seriālu ražošanā, mazinot Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas. Konkursa uzvarētājos 4 spēlfilmas seriāli – Padomju džinsi, Pansija pilī, Dumpis un Asistente. Pēdējos gados ir tādā ziņā jauns fenomens, ka mums ir parādījusies iespēja latviešu valodā uzņemt kvalitatīvi citā līmenī šos produktus, proti jau ar tādu pašu rūpību un skrupulozitāti, kā veido filmetrāžas filmas. Jo tas viss vienmēr tomēr atduras pret budžeta jautājumiem. Vai mēs redzēsim šādu tendenci, ka tagad arī šogad tiks uzņemts šādas filmas, nākamgad, aiznākamgad un iznāk šīs daudzsēriju filmas kvalitatīvā līmeņa, tādas pat labam plānu vai skaidrības nav. Jā. Līdz ar to, jā. Mēs varam teikt, ka ir parādījies šāds fenomens, bet vai viņš nav tāds uzzipsnījis un pazudis. Piemēram, mums tā visām bija ļoti liela tāda skola, jo mēs jau līdz šim šāda formāta mēroga darbu nebijām rakstījuši scenāriju līmenī, ka tev ir jāuzraksta 7 stundu garām sērijām. Tas ir tāds scenāriju paveids, tev to nevar iemācīt kinoskolā, kur vispār operē ar īsmetrāžām. Seriāls Asistente ir 7 sēriju darbs, ko producē studijā Igo Mīdija, režisori Salisa Zariņa un Liena Linda, producents Guntis Trekteris un operators Ivo Skanstiņš. Stāsts mijas ap galveno varoni Lailiju Blulu, kas pamet darbu nekustamo īpašumu aģentūrā un sāk darboties ar dažādiem sociāliem projektiem. Režisoras notikumu gaitu risina ar gaišu cilvēcību un humoru. Seriāla autors uzsver, ka Latvijas kinematogrāfisko ainu nepieciešams bagātināt ar mūsdienu tematiku un stilistiku. Labs seriāls ir daudz sarežģītāk būvējama lieta kā filma, un man liekas, tāpēc arī tas tik reti izdodas tādā līmenī, ka nevienā brīdī neviens nav atlaidis roku no pulsa, un tas tiešām ir tāds beigais perfekcionisms. Kino veidošanas process ir tas milzīgais kopdarbs, kur cilvēki ārkārtīgi motivējas, lai kopīgi izstāstītu stāstu, kas sastāv no tām daudzajām detaļām. Tur ir kaut kas fantastisks tajā, ka mēs, kā cilvēki, tik daudz ziedojam savas dzīves laiku, lai skatītos uz citiem stāstiem, un mēs ieslēdzamies 2 stundas tumšā istabā un ieejam kaut kādā citā stāstā un uzticamies, ka mums šausmīgi skaisti samalos un radīs kaut kas tāds saprast citas pieredzes kaut kādos veidos un viņas izdzīvot, kā mēs nekad viņas nesapratīsim, vienkārši pastāstīt. Dažas no daudzsēriju filmām, kas atbilst kvalitatīva seriāla kritērijiem, ir Ilgais ceļš kāpās, Sarkanais mešs, Emīlija, Latvijas preses karaliene, Dumpis, Pansija pilī un Padomju džinsi. Rodas jautājums, vai kvalitatīvs seriāls Latvijā ir vērsts tikai uz vēsturiskām sērijām. Mums ir šie stāsti, kas notiek pašlaik, mums nav jāgaida, lai viņi kļūtu par vēsturi un stāstītu viņus vēlāk, jo tad rodas šī distance un nav šī iespēja kaut kādā veidā iziet cauri tas, kas notiek tagad. Man liekas, ka tiešām mēs esam veidojuši daudz vairāk stāstu par vēsturi un atbalstījuši finansiāli arī. Manā ieskatā filmas, kas aplūko mūsdienu reālijas, ir akūti nepieciešamas, un, piemēram, arī šajā pašā ERAF finansētās naudas konkursā, kur tapuši citi seriāls Asistente ir vienīgais, kas ir par mūsdienām. Visi citi skatās uz atpakaļ, bet viņi ir tad lielākoties par Amerikas mūsdienām, varbūt dažreiz par Britu mūsdienām, par Britu karaļinām mūsdienām, un kur ir par Latvijas mūsdienām, kur ir tas mākslas darbs, kas mums drusciņā paspoguļot mums pretī to, kā mēs dzīvojam un ļautu par to padomāt. Es tiešām būtu priecīga un lepna, ja mums būtu izdevies kaut kādā veidā cilvēkiem radīt to sajūtu, ka mums ir izdevies kaut ko noķert no tās mūsu pasaules, nebūtu parādīt viņu kaut kā gana sprātīgi. Vispār man vairāk patīk Vivienas Vestvudas stiliņš.